touch, you're gone. Holding on to what went wrong. Silence hums your melody, but you're not here, you're lost to me. The photographs are fading slow. Mēs iebraucam Losandželosā un jā, ļoti skaisti tēnīgs. Rīktīgi skaisti. Kroči, mēs esam otrā pieņemšanas. Kā mums tas ir jādara? Jāģināt pēc tā čuvaka. Kā rištīgi dīvaini. Tā neviena nebūs likuma. Nu, karoči, man ir sliktas ziņas, jo pick-ups notiks tikai rītā. Visi jau pirms stundas jau aizlasījās mājām. Nekas, ka es iepriekš biju zvanījis. Man tā arī neviens konkrēti atbildi nedeva. Nosaucu viņu kodu kaut kādas, nezinu, 5 reizes, ka man jau apnika vienkārši, es nometu. Tāpēc, ka mani padod nākamajai personai, nākamajai un beigās vienkārši apnika. Tāpēc ieradīsimies rītā agri no rīta šeit, paskatīsimies kā būs. Vismaz šodien izgulējāmies. Šodien mēs vēl izgulēsimies, tā kā paspēsim mums šī pat iebuhāt, iedzert aliņu, to, ko vakar neizdarījām. Tā kā tagad ir ļoti daudz laika, skatīsimies, kur mēs varam noparkoties. Tuvākā ērtākā pozīcijā, nu nav te baigi daudz to vietu, bet es tīt mēģināšu kaut ko atrast. Tā, lai nebūtu tālu jābrauc atpakaļ. Es dušā esmu iegājis, visu esmu izdarījis pa lielam, man neko nevajag. Kā tikai vietu, kur ērti var pārlaist nakti. Tā kā meklēsim. Beidzot mēs paņēmām to mašīnu. Beidzamo, jā, man nedaudz nebija garastāvokļa dēļ tā sviesta. Bet neko darīt. Skaties, cik smuks. Šodien, jā, saulrietu nevar redzēt, viņš ir otrā pusē. Viņš jau arī īstenībā jau ir beidzies. Un, jā, mums bija bišķīt šaize, ja godīgi, tāpēc, kad jūs pēc tam redzēsiet, cik liels aparāts bija. Es benzīnu tā kā pēc veid station jums parādīšu. Bet, jā, es domāju, ka būs parasts Fords pick-ups. Bet izrādās, ka tur aizmugurā vēl būris viņam ir. Un tas kaut kāds transportēšanas Fords ir. Un, jā, kad viņi uzlika pašā galā, bija šī cēla uz augšu, mani paši. Tad man nācās to vienu mašīnu, kas ir ar tukšu riepu un izgriezt tu riepu ārā. Kāda, nezinu, sasaita vai kas tur ir beigts. Kaut kā nodzinu viņu nost. Viņš vairāk pa kreisi stūrējot tā, lai neiet visu mašīnu vienā virzienā. Un tad ar apaļu gaitu knapi uzbraucot. Uzlādēju to kā izdzinu laukā, uzlādēju to kargo riktīgo, karoči. Nāk otro, un tad trešais bija. Trešā bija, es nezinu, kas tā par marko aizmirst Toyota, Prius, kaut kas tam līdzīgs. Un bija bišķi čakars, no karsta arī bija ļoti karsta. Bet es to izdarīju un tagad tā riepa izskatās taisa, tāpēc, ka es apakaļ braucot augšā, viņi iztaisnojās. Bet reāli nebija man garastāvoklis filmēt, nebija man garastāvoklis vispār neko darīt, pat runāt, ne ar vienu.
Vidēji amerikāņi bankas iemācīt braukt vienreiz. Visu laiku kato priekšā. Neskatās spoguļiem, viņi vispār vai viņiem aizmugurē kāds tuvojas vai nē, vienkārši. Un, jā, skaisti. Un, jā, turpināsim ceļu, mums ir jābūt 24 stundas. 24 stundas, un es nebraukšu visu 24. Es nobraukšu līdz rītam, cik es varēšu. Vismaz 12 stundas. Tālāk ir nobrauktas. Varbūt bišķi vairāk. Tālāk rītdien paliek bišķi mazāk, ko braukt. Skatīsimies, kā ir. Šitam veikstationam ir jābrauc garām. Nu tā, ka pēc iespējas. Jo mēs esam pilni. Cerams jau, ka tur nav policija. Ir kā raksta aplikācijā, ka nav mentu, musaru, netīro. Tas ir labi. Un cerēsim uz to labāko, protams. Bet, nu, to, kā tur būs, to mēs jau redzēsim vēlāk. Palikuši, apmēram, ir 15 minūtes līdz tam. Zin kā parasti mēs daram? Tā te. Āmen. Un braucam. Tā kaut kā. Novēlu jums interesantu skatīšanos, jo es drīz pīstu prom no šitā darba. Tā kā, ja ir kādi jautājumi vai izveidot vēl papildus video, paskaidrojot visu kaut kādus sīkumus, jūs varat droši man jautāt. Ja būs pietiekoši daudz jautājumu, tad izveidošu vēl vienu papildus video, kur tikai informatīvi viss būs. Tā kā nekautrējieties, jautājiet. Ja nē, tad vienkārši nejautājiet, labi? Un labi, es parādīšu to, kā mēs braucam arī garām. Parādīšu, kāds izskatās. Nu, un novēlēt man veiksmi. Sāk jau palikt bišķi tumšāks. Un mēs tūlīt braucam cauri veidstationam. Paļāt. Un šis laiku ir vaļā. Neko nedarīt. Nav ko darīt, karoči. Nav kaut ko citu izdomāt reāli. Kā tikai muklīties cauri. Raksta teikt aplikācija, ka tur ir policija, kas nav pārāk labi. Un jā, ko darīt? Man nav ne mazākās nojautas. Tu nevari izmukt. Nā. Tu nevarēja izmukt vispār nekādīgi. Skatās kartē, ka nav visur kalni apkārt, nav iespējams vispār. Jā. Tādas ceļšas. Rāda, ka vaļā ir veidstations. Fuck, jā. Tāda čuika pīzdāt līdz būs. Ārprāt. Ārprāt, ko darīt. Fucking hell. Ko reāli darīt? Brauksim mēs šitā čuvāk. Cerēsim jau, ka viss būs labi. Reku jāiebrauc ir tur, bet mēs reāli braucam taisnības priekš. Nu, neko darīt. Cerams, ka tur nav barjeras nekādas, it kā neskatos, ka nav. Sēž. Šeit man tā mentu tur nav. Nē, it kā neredzu policiju.
Ko, laikam veiksmīgi mēs esam izbraukuši cauri. Mēs turpinām braukt un neviens mums neseko. Mēs neģināsim tagad riktīgi ātri izbraukt. Tā, lai ja nu kas paņem šito priekšā, nevis mani. Jāmot projām. Tā, menti! Bļāc, pizdec, ja godīgi. Bailes ir ļoti lielas. Un stress. Jāatzīmē, ka vaļā viņi ir. Neko nezinu tālāk. Bailes ir ļoti lielas. Un stress ļoti liels. Tā kā, jā, kā divreiz apdomājat, vai jūs šo darbu dariet. Reāli visu laiku ir jāmuhļī, visu laiku kaut kāds sviests jāizdomā. Vai jādara. Un tūlīt jau pēc 6 minūtēm būsim. Reāli es nepielieku bikses, laikam jāaiziet, būs pamīst. Un nākamreiz man jau būs pilna bikses. Es brīdinu. Karoči tā kaut kā. Tad jau parādīšu jums skaistās loads. Benzīna tā kā. Tieši tas Cargo, ko es par ko runāju. Cargo F350. Un, jā, vienkārši pīzdēdz. Kroči, esam lovītājs. Nezinu, es kaut ko rakstīju, tagad ierakstījās vai ne. Bet šādi izskatās mūsu Cargo, par ko es runāju. Te ir milimetru darbs, saprotiet, milimetru darbs. Un tā izstās mūsu Cargo. Baigi tāds liels, ne? Fords. Nu, tāds Fords tev taču būs. Un, jā. Šodien bija tā, kad vienu momentu mēs braucām, mums te riepa, karoči. Redziet, kā viņi ir izgriezta. Kā šitā stāv. Un šitā riktīgi. Viņi brauc priekš, vispār aizlaukās tik tālu. Es jau domāju, vienu momentu vienkārši riepa noplīsīs. Bet, karoči, mēs mocam pāst. Mēs mocam pahvāt. Mums ir maņi, dolāri maņi. Mēs varam mestīt, cik gribam. Cik ielien. Šeit vispār otrādāk iebrauc. Vispār, ja vēl vahujās esmu. Tā otrādāk iebrauc. Kroči jāuzpildās, jāpasūta burgeris. Un jāmās tālāk. Kopā 16 stundas palika ko braukt, bet es domāju, es nobraukšu kaut kādi 9. Lai paliek rītam riktīgi maz. Ko es gribēju? Jāiziet pasūtīt burgeri. Burgeru. Un pa to laiku uzskaldīsimies, refīlu uztaisīsim un tā. Ko ņemt? Es domāju, ka man vēl jāpadomā. Karoči, pēdien mēs tikām, kā redziet, baids bērns, laimīgs bērns, vai ne? Un vedīsim mūsu miskastītes. Miskasti, visas miskastītes. Neviena nav normāla mašīna. Šajā reizītē. Diemžēl. Nav normāla mašīna. Tā kā labi, es paēdīšu, nolaid man labu apetītu un veiksmīgu ceļu. Kā saka, lai man riepā ne skrūvītes, vai ne? Jā, šā. Nu, burgers paskatieties, nu vispār, nu mamīt mīļo, mamma mia, ai. Taču garšas tests. Taču garšas tests. Es vēl tā arī nesagaršo. Nokaudzēs bišķi gaļas tikai. Dubultais gaļas burgeris, 8 no 10. Nav pats labākais,
bet nevar arī ļoti slikts. Tad tur es nopirku chicken nuggets, bet tenderus, to es jau tad nevērtās. Nav jēgas tā kā. Bet burgeris ir chill, nav slikti. Pagaids tiešām pateicu to, ka mēs nereiķināsim chicken tenderu. Un šādi tā kā tik mīksta. Jā, reāls zivs būtu, nevis vista. Ļoti garšīgi. 10 no 10. O, kolega. Kolega, hai! Здорово. Rītīgi garšīgi. Chicken tenderi kaut kādi atzīmē 10 no 10. Par chicken tenderiem taču nav. Kaut šī fun story short. Kad čalis blakām stājas, tad nekāda līnija nav. Kā redziet, tur jau beidzās. Tā jau stāva viši, nu. Bet es tikai tāpēc, lai apēs. Bet viņš jau traucēs pēc pirmajiem pumpiem apgriezties. Jau vēl, tā nav mana problēma, bet, nu, es tūlīt apēdīšu pēdējo chicken tenderi un paliks viens pārkāpējs. Tā, tu jau tev, bet es pīstu prom. Jā, man ir vēl vienas sliktas ziņas. Kurš zēbājoši, tais darbs ir godīgi. Vakarā es braucu, man pazuda jauda. Un galvenais main things, ko man parādīja kompjūters, ir, nu tas ir, kāds kompjūters. Šitais te. Nu, mašīnas kompjūters parādīja to, ka nav degvielas spiediena. Un tur varbūt vajag daudz problēmu. Varbūt map sensors pilns ir, ko mēs tagad pamēģināsim izdarīt. Tur var būt. Man liekas, ka tas ir vairāk. Tur sūknim ceilings. Kā jūs redziet, viņš ir viss rītīgi slapšs. Un vienmēr viņš ir tāds bijis. Vienmēr, kad uzpildu pilnu bāku, tur viss laukā, pildu laukā. Un iespējams, ka viņš laiku, ja tur tas ceilings ir caurs, tad, zin kā, ar putekļiem, kad es piepildu pilnu bāku, ar putekļiem viņa, nu, iedomājieties, ceilings, un tad tur pāri līst, un uz ceilinga ir putekļu un daudz visādu sūdu, kas pa ceļam gadā, smiltis, vēl kaut kas. Un dīzeļdegviela uzpildās virs tā ceilinga, un tad viņš savāc visu to, kas tur ir pa lielam, un aiziet atpakaļ lejā. Man liekas, ka main reasons ir, ka vienkārši ir aizdirsies pumpīts. Bet, nu, man jau, protams, liek darīt visādas dažādas lietas pa vidu. Es jau pieminēju viņiem to, kad man liekas, kad es beidzu šo darbu, jo šeit ir vairāk taisīšanas nekā strādāšanas reāli. Mēs noņemsim tagad to map sensoru. Un es vienkārši gaidu, kamēr bišķi motors atdesīsies, tagad strādāju, aizdirsās arī degvielas, nevis degvielas filtrs, bet kāds mikro daļiņu filtrs, karoči aizdirsās. Un, karoči, tur bija vita. Un, jā, problēmas. Kā jau šajā darbā, kā jau Millennium firmā. Pasveiciniet viņus. Un, ja jūs dzirdat šo vārdu, mūkas no turienes prom. Jā, es jau pastījos biļetes īstenībā nākamajā nedēļa nav nemaz tik dārgi, un man liekas, ka nākamajā nedēļa es arī braucu projām. Bija prieks pamēģināt šo darbu, iztestēt tā tālāk, cik tas ļoti sapņaini, grožaini arī izskatās no visi, kas publicē internetos un tā tālāk, TikTokos, tur, YouTube'ā un vēl vis kaut kur par šo darbu. Tad ir arī sūdīgās puses tam visam. Bet, jā, gribējās nopelnīt, bet sanāca reāli atgūt to pašu naudu, ko esmu ieguldījis, lai šeit man kļūtu. Tā kā, pēc bija tā vērts, priekšpieredz laikam jā.
bet priekš tā kā laika izšķērdēšanas un reāli alīna izlikšanās un laikam, ka tomēr nē. Kā izdarīsim visu šīs lietas un nepalīdzēs. Nezinu, viņi arī prasa man, vai man ir OBD skeneris, vai man ir tur vēl visādas lietas. Tagad man arī liek iztīrīt map sensoru. Ar ko, bļeļ? Ar šo te? Ar zobpastu, zobbirsti. Bet pastīsimies, vai viņš ir aizdarsies vispār. Un tad brauksim, ja nē, kas nelīdzēs, tad brauksim uz autozonu. Skenerī nolasīt, kāda tā braukšana būs, jūs pat nevarat iedomāties. Kalnā vēl bija iepriekš normāli 50, 45, un pašās beigās vienkārši tā, ka tas bija kaut kādi apmēram 25 mailes jūdzē. Es vakar jūtos pilnīgi, pēc, ka es gribēju braukt līdz rītam, un tad man atliktu vēl kaut kādi, es nezinu, ja es nobrauktu vēl tās 9-8 stundas, man atliktu vēl kaut 6 aizbraukt šodienas vakarā, bet, jā, karši beigsim čīkstēt, izdarīsim visu, kas ir atkarīgs no mums, un jā, mēs to nevaram. Ļoti visotus kanibāli mani te grib apēst. Ej, projām nelido man iekšā, te trakā, būs vēl viena muša. Šodien tā bembi izsitu priekšējo stiklu. Gribēju nosist to, zini, viņš jau, līdo man uz rokas, uz deguna vēl kaut kā. Un tad es vienkārši tā izdarīju, es redzu mušu, zini, rekur, un tad es paņēmu mušāvu, un tad es izsitu stiklu. Karoči, jā, bet tagad ne pa bembi, tagad pa Fordu. Pa lielam uzlikšos uz galvas un pamēģināsim noņemt mapu sensoru. Neatceros, kāda bija otra atsāka, ko vajadzēja, bet to mēs pastīsimies bišķi vēlāk. Man liekas 7 mm kaut kas tam līdzīgs. Liksim jums atkal galvā un let's do the work. Liksim savu kāju vat šeit un celsimies augšu. Skatīsimies, ko mēs varam izdarīt. Jā. Vajadzēja paņemt atslēdziņu arī 8 mm. 8 mm atslēdziņš. Es negribu tur bāzt visu, ja nu kaut kas sakrīt, sagāžās, tad man būs beigās lielāka ķēpa. Visu to dabūt laukā. Jā, motors ir tiešām liels un viņš var iekrist, aizkrist, un tad vispār beigās vēl vairāk problēma ir. Tā kā mēs noliekam viņu šeit, es ceru, ka viņš nepazudīs. Es ceru, ka viņš reāli nepazudīs un tā atslēga. Bļot, jau papisu, bļāt. Re, kur tepat vien ir, ok. Tā. Jociņš, spaciņš. Skrūvējam nost. Mapu sensoru. Ok. Možda tagad ar roku varēsim pat atskrūvēt. Domāju, lien laukā. Mazalīt. Ir, Šī ir baigi. Vai nu tā ir vistīrākā vieta šajā trakā, vai nu viņš izstās baigi višķi tur eļu vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, viņš vienkārši tīra vieta. Tālāk mums vajag ar šito tēm. Ar parastu atslēgu tik galā. Tā, un gan jau, kad uzliksim celītu šeit. Karsts ir šausmīgi. Un plus vēl motors darbojies. Es negribu nekam pieskarties. Vietas te vispār nav.
Ja, tas te nav vispār, mani draugi, klausieties. To skrūvīti. Es tagad varētu dabūt ar rokām. Tam, kur lai noliek šito, lai nepapistu, bļač. Man liekas, ka labākais būtu risinājums. Te ir air filtrs. Nav jau kur ielikt tā, lai viņš nepapisās. Vai kur? Vai tas būs labi? Man liekas, ka vienkārši uz zemes nolikt būs daudz labāk. Daudz safāk nekā papist viņu. Cik te ir karsti, bre, no motora tāds karstums nav. Viņš skrūvējas ar roku varbūt. Nope. Bet tur ir kaut kāds šķidrams. Ka tik nepapist to sūdu. Bļā, tik karsts. Ārā, man liekas, kaut kādi plus 3,5. Vēl motora telpā. Nav pilnīgi sāpīgi pielikt kaut kur savu kāju. Nu, tu vietas nav vienkārši necik. Kāpēc tu neskrūvējies ar roku, bļač? Šitās tak viņu papist varu. Cik karsts arī tur tā gaisa inteks. Kāpēc viņš ar roku neskrūvējies, bļač? Es viņu šitā te vienu reizi nepajutīšu. Ar viņš apgriezīšu. Viņš griežās. Nop, vispār tā, ka nē, bļa. Kur to jabano kāju tur likt? Gribētos te apsēsties, un tas vispār būtu ideāli. Mēs notīrīsim un arī tā arī izdarīsim. Apsēdīsimies te. Tad būs bišķi vieglāk noturēt to šaibiņu. Yes. Jā, tāpat ar vienu roku sanāk strādāt. Un kā lai ar vienu roku tu noturi un pagries un turi sevi. Suka tu jebanā. Viņš izkrita, tas ir labi. Yes. Vēl viss tāds slidens. Vēl iepriekš kājo mehānitis vairāk nekā driveris. Es mainīju eļu kārbā. Nu, paši ziniet, tur jau arī eļa pila. Un tādi man tie cimdi palikuši, kādi viņi ir. Nu, nav man citu, nu. Neesmu nopirkt citus. Reāli, pēc šitiem visiem breakingiem man reāli nebija tā cimdiem. Nekādā gadījumā. Bļa, viss netīrs jau. Ej, tu dīrs. Ej, tu nahuj. Stulbā huīne nedarbs, bļa. Nu, reāli, veči. Pažēlojiet sevi, bļa. Nedariet tā kā es. Nedariet huīņu. Nebrauciet uz Ameriku, bļa, pēc laimes.
beidzot ar roku viņu var paskrūvēt. Ja tagad nesapisties meistarībā. Cik te karsts. Nu, ņēmies laukā. Nu, bļač, pieskāros, au, izpūtēju. Šitā tas laikam darās. Viss ies laukā, bļač. Yes. Šito mēs tikām galā. Vai cik dīvains neliktos. Kas tur ir par... Tur liekas 7 mm ir. Mēs varam ar vrenču tur piekļūt klāt. Yes. Yes, pa lielam varam. Tagad tur ir 7 mm. Tām 8 mm mēs noliekam pie 8 mm. Jo te jau, protams, tā kārtība te ir pilnīgi nekāda. Tādu man setu iedeva. Nu tā, ka čakarējas un slītie pirksti, nu davai, ej iekšā, vo. Tām 7 mm, man liekas, būs īstais. Tā. Nenokrīt galvenais nekas no tās muciņas, nekas nekritīs. Ok. Cimdiem vajag grūti just, kad viņš ir lūzot, kad nē. Bet ar plikām rokām es arī netaisos tā skarties. Okay. Un tad mums ir jāizņem laukā pats sensors. Tā, mums viņš ir jāizrauj no sāka. Yes, baby. Vai viņi nevar izņemt laukā? Jā, viņš ir piedirsies, viss. Viņš ir viss reāli, kā jūs redzat, piedirsies. Ar ko man tīrīt viņus, nezinu, skrūgreiz negribās sačakarēt. Un plusā viņiem šitā ir maina problēma. Un viņiem ir vēl konektors, kas plogojas virsū. Es varbūt ielikšu, lai viņš tik bieži jo dažreiz ir pēc 3000 mailēm, pēc 10 000 mailēm. Jebkad viņš var vienkārši tā te aizklogoties. Okay. Ar ko mēs viņu varam iztīrīt tā? Reāli zopastu un ūdeni. Labi, nē, mēs tā nedarīsim. Es gan jau, ka būsim bišķi gudrāki. Nedaudz pavisam. Nu, čūtiņku gudrāki.
Projām var redzēt, ka viņš ir pizdēts. Maš salveti būtu labāk. Vismaz dziļāk ieies un vēl kaut kāds prikols no tā būs. Apački. Ok, jau tīrāks. Salvetes. Tagad visiem drošītājiem jums ir salvetes, jūsu dzīve ir izglābta. O, es sanāk, es sevi nosaucu par drošītāju. Tā nav. Slaistēts. Kaut ko beidzot dara. Kā tur iekšā izskatās? Pašā. Kur saule mums ir? Augšā? Jā, tikai man ēna, bļeķ. Viņam vēl tur iekšā, ja jūs redziet, tad vēl tur iekšā ir ļoti daudz. Nu jā, kā es tev iekšā viņu iztīrīšu? Tur jau vajag to tē, smidzinājumā. Pamēģināsim saslipināt. Jā, nesagatavo driverus tā firma vispār. Tikai iedod tev wrench setu, iedod tev domkratu. I bis sam, karoči.